Ar senču asarām, ar kokles balsīm tālām, tu ikšķile man pienāc tuvu klāt. Kā liepai būs man lauka malā stāvēt, un sevi atmiņas kā bišu skūpstus krāt. Mēs iesim lībiešos un vilksim zāļu jakas. Nedēļas nogale Ikšķilē aizvadīta zem pilsētas svētku zīmes. Par godu apaļējai 825 gadu jubilejai bija sarūpēta daudzveidīga pilsētas svētku programma, kas ietver dažādas izstādes, pašdarnieku un Latvijas mēroga zvaigžņu koncertus, sportiskas aktivitātes, gada tirgus un citus pasākumus. Ikšķile gājusi caur dažādiem gadsimtiem, dažādiem laikmetiem un notikumiem, bet vienmēr ir saglabājusi savu tikai Ikšķilei raksturīgo auru. Svētki ir prieka un lepnuma, vērtējumu un pārdomu pilns brīdis. Svinot, mēs saglabājam emocionālo saikni ar vēsturi, izjūtām, piederību šai zemē un domājam par tās rītdienu. Šodien biju grāmatnīcā un biju nepatīkami pārsteigts par to, kad skatoties pasaules skaistākās pilsētas un es skatīju tur Ikšķili, ja? Tā kā man būtu jums viens liels, novēlējums, lai jūsu vadība strādātu tā, ka nākošajā gadā šī Ikšķile būtu ievietot šādā te grāmatā, ka pasaules skaistākās pilsētas. Jubilejas gads sākās ar konferenci, ar vēstures konferenci, un man ļoti palika atmiņā Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga teiktais, kad, lai gan Ikšķile teritoriālajā ziņā nav lielākā Latvijas pilsēta, bet svarīguma ziņā ļoti nozīmīga un varbūt pat nozīmīgākā. Tāpatās, kā viņš to salīdzināja ar Bētlemi. Tas man tā ļoti palika atmiņā, iesākot šo skaisto jubilejas gadu. Jau piekdienas 6. augusta vakarpusē Svētā Meinarda evaņģēlis Luteriskajā baznīcā tika aizvadīts pilsētas svētku ieskaņas pasākums. Klātesošos priecērīgas doma draudzes koris, Mežragu kvartets un Ikšķiles jauktais vokālais ansamblis Grams. Šogad pilsētas svētkus caurvīja ideja un moto Ikšķile cauri gadsimtiem. Pilsētas svētki norisinājās 4 sektoros. Pilsētas estrādē norisinājās mūsdienu pasākumi, Pļaviņā pie skolas varēja ielūkoties retro pasaulē, tirgus laukums tika ieturēts padomju stilā, bet pilsētas pludmalē viduslaiki. Plašāku Ikšķiles pilsētas svētku apskatu skatieties otrdien, 10. augustā. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.